Dodās atkal uzbrukumā Latvijas valstsvienība. Krastenbergs piespēl pa labi, vieties vārtiem un 1-0. Latvijas izlase arī otrajā spēlē pēc kārtas izvirsās vadībā. Epizodē arī Krastenbergs, Lapīnskis un Krastenbergs. Pirmais pie zudušās ripas vārtu priekšā. Viss ar uzbrukumu sākumu ātri izēja ārā no savas aizsardzības zonas. Mārtiņš Dziekals, Krastenbergs, Lapīnskis ļoti ātri pārvarēt neitrālā zonu. Zibenī Lugano komandas spēlētājs redz ripu garām tagad no distances. Metieni nav, piespēles Rubīts. Rubīts ātri piespēlēs ir meties un ripa ir vārtos Renārs Krastenbergs. Skatāmies vēlreiz šeit, gribētu arī izcelt Kristiāna Rubīna zibenīgu atspēli atpakaļ praktiski ar vienu pieskārienu. Tās uzreiz arī pārved spēli uz vīdas daļu bija jāpārgrupējas arī spēlētājiem. Šeit lūk redzam arī skaisti vārtu priekšā nospēlē Zīle. Un šī rotācija viss iegūt ripu Francijas komandai. Piespēles vidu, mēties pa vārtiem. Un spēle ir apturēta. Droši nosargā savus vārtus. Eriks Vītols. Tas pilnīgi noteikti nenāk vairāk jādomā par aizsardzību. Eglē, laba atspēle, mēties pa vārtiem, Amruns atsi, turpat jau izsalts pēc Rības bitra 32-28, te bīstami! Šķietami samērā, varbūt vienkāršā situācijā, tomēr zaudēt vārtu, neizdevāt neutralizēt situāciju. Redzam atkārtojumu cīņu laukuma stūrī. Tālāk lūk šī Ripa Vītols mēģināja aizsniegties un aizsist to tālāk projām, bet sanāca iedot to tieši pretiniekam uz mūžu lāptu, faktiski. Jā, pietiekams straujas līdēja Ripa gar vārtiem nepagūda. Mārtiņš Dziekals, viņam ir ātras kājas, vai izdosies arī ieraidīt Ripu vārtos. Elegante epizodu un Ripa ir vārtos. Mārtiņš Dziekals Mārtiņdienā apspēlē Francijas izlasi. Tuvāk tam, vakar Latvija 4 no 5 būlīšiem arī realizē. Skatāmies vēlreiz atmet acis aiz muguras, paskatās, kur ir pretspēlētais laika pietiekli apspēlēt un uz pretkustību arī Bruns iekrīt un beigās tiek viņš apspēlēs uz vienu pusi, uz otru pusi un tālāk jau iestum Ripu vārtos Kis. Krastenbergs atstāja Ripu turpat Tumanovam, meties pa vārtiem, vēl viens metienu mēģinājums un Bursmā spēja Ripu nosargāt zonas, lai jāturpina cīņa savā laukuma pusē. Te vārtu priekšā diagonāli un Ripa ir pie vārtsarga. Pacēja rokas Francijas izlases spēlētājs nosiedās aizsarga pozīcijā. Piesadzot savu komandas biedru. Frenks Razgals labi pacēja pretinieki no īscīņa Ripa laukuma stūrī. Melnāksnis. Laba diagonāli, mētiens pa vārtiem. Bruns iziet pretī mētienu izpildītājiem dod. Tukši vārti Francijai, un tie arī ātri tiek iekaroti. Minūte un 48 sekundes līdz domājums ir nodrošināti. Te jau redzam, kā Ripa tiek nogādāta līdz Frenkam Razgalam, un Razgals arī no labs tāls distances arī nogādā Ripa vārtos. Pēc kājās un var teikt paldies Latvijas izlasē par uzvaru pamatlaikā. Pārliecinošāk uzvaru kā vakar, šoreiz ar 4-1 arī iespēja bija iestāties vārtos Lielbergam, bet vēl viss arī turpināsies.